16. novembrī Latvijas valsts svētku priekšvakarā Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums Zeme, zeme Daugaviņa, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gada dienai. Pasākuma gaitā tika suminēti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. Katrs gads gan ikviena cilvēka, gan pagasta, novada, valsts dzīvē iezīmēs ar konkrētiem notikumiem. Pašreizējās norises mūsu darbā un ikdienā ir ļoti saistītas ar globālo situāciju Eiropā un pasaulē. Tas, kas notiek Ukrainā, Francijā, Sīrijā un citur, šie tūkstoši bēgļu mums liek pārvērtēt visu, ko mēs darām, kā raugamies nākotnē. Atrodoties starp rietumiem un austrumiem, Latvija ir vistuvāk procesiem, kas šobrīd noris Eiropas austrumu daļā. Mēs neesam pasargāti no politiskajām svārstībām, un tādēļ mums jābūt stipriem, gudriem, domājošiem, lai nosargātu savas vērtības, kas mums ir dotas kā tautai, kā nācijai, kā valstī. Ne brīdi nedrīkstam aizmirst savu tēvzemi. Savukārt tas, kā mēs savu pagastu, savu novadu, savu valsti, savu Latviju piepildam ar darbiem, ir mūsu pašu iespēja, izvēle un atbildība, kā izdarīt labāk, lai mūsu veikums paliktu nākošajām paaudzēm. Daugavpils novada domes atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, šogad saņēma 23 novadnieki. Daugavpils reģionālās slimnīcas struktūra vienības, plaužu slimību un tuberkulozes centras farmaceita aptiekas vadītāja Irina Agapova. Kalupes pagasta pārvaldes autobusa vadītājs Henriks Baigs, Raiņa mājas Berkinelē direktore Inese Bērziņa, Kalkūnas pagasta bibliotēkas bibliotekāra Tatjana Bučele, Naujenes pagasta zemnieku saimniecības bebri īpašnieks Jānis Gaidelis, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes Rūkītis pirmsskolas skolotāja Nataļa Ivanova, Skrudalienes pagasta santehniķis Ivans Ivanovs, Demenes pagasta pārvaldes komunālā dienesta automobīļa vadītājs Kazimirs Januškevičs, Siegrīvas poliklīnika pacientu reģistrātore Raisa Kokareva, Višķu bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Kudiņa, Daugavpils reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas daļas anestezioloģija reanimatoloģija Svetlana Nazarova, Sventes pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Leontīna Petaško, Sventes vidusskolas sporta skolotāja Alla Petrovska, Audžu mamma Marija Pupiņa, Medumu internāta pamatskolas galvenā grāmatvede Anita Raščevska, lauku attīstības konsultante Ņina Sisa, Vabulas vidusskolas sākumskolas un deju skolotāja Iveta Skrinda, Medumu pamatskolas direktore Vita Skvarcova, Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane, Būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte Nansija Tamane, akciju sabiedrības Latgales Bekons valdes priekšsēdētāja Anna Tenisa, finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne. Balva Gada cilvēks šogad tika pasniegta 5 nominācijās. Gada cilvēks nominācijā sabiedriskais darbs Jurijs Gridasovs. Gada cilvēks nominācijā sabiedriskais darbs ir sabiedrībā labi pazīstams un ļoti cienījams individuālās prakses veterinārārsts Jurijs Gridasovs, kuru apbalvošanai izvirzīja vairāk kā 60 novada iedzīvotāji. Jurijs Gridasovs veterinārijā strādā kopš 1988. gada un vēl joprojām paliek uzticīgs savai profesijai. Uzreiz pēc Ļeņingradas veterinārās akadēmijas absolvēšanas darbu uzsāka Demenes pagastā, kur apkalpoja fermas un zemnieku saimniecības, sniedzot konsultācijas un nepieciešamības gadījumā arī neatliekamo palīdzību. Jurijam Gridasovam piemīt īpašas spējas, dieva dots talants un apņēmība. Viņš ir augsta līmeņa profesionālis. Pirmām kārtām tās ir zināšanas, otrām kārtām tā ir prasme
veikt jebkuru operāciju vai jebkuru darbību, kas saistīta ar lopu ārstēšanu. Trešais, viņa cilvēciskā attieksme. Tas ir ļoti svarīgi, jo viņš nevērtē sevi kā kaut kādu super puiku. Ja? Viņš dara savu darbu tā, kā to vajadzētu darīt tiešām ārstam, jo, teiksim, tā pati attieksme pret pašu ārstējumu objektu, vai tā ir govs, vai tas ir zirgs, vai tas ir kakis, vai tas ir suns, vienāda attieksme pret visiem, un maksimāli, cik var, viņš cenšas dabūt maksimālo to vislabāko rezultātu, lai tajā viņa visā darbībā, lai tas būtu. Arī šodien, neskatoties uz aizņemtību privātu praksē, savu profesionālo palīdzību viņš neatsaka nevienam, turpinot palīdzēt novada iedzīvotājiem un pilsētniekiem dzīvnieku ārstēšanā un aprūpē. Kā speciālists, es domāju, viņa pati dzīve raksturo, ka viņš ir ļoti labs speciālists, jo es viņu pazīstu vismaz 20 gadus. Kādreiz arī mazliet esmu strādājis pēc augstskolas pabeigšanas kopā ar viņu. Un visu mūžu viņam tie klienti jaunie, viņam kaut kādi jaunie izaicinājumi, viņš vienmēr interesēs par savu specialitāti. Es domāju, viņš viens no tiem vetārstiem, kas ne tikai pelna naudu, tas viņam nav tā kā darbs, bet viņš arī palīdz cilvēkiem, zemniekiem, cilvēkiem, kas kop savus mīļuļus, tā teiksim, mājās, ļoti atsaucīgs. Jurijs Gridasovs sniedz lielu palīdzību valsts robežsardzes dienesta suņu veselības profilaksē. Gridasov kungs jau vairāk kā 15 gadus ir mūsu kolēģis un palīgs mūsu dienesta sunīšiem. Es varu par viņu teikt tikai to labāko. Tiešām labs speciālists, ir pat izglābis no nāves mums dažus suņukus. Ir bijušas tādas situācijas, tā kā es varu teikt tikai visu to labāko. Jurijs Gridasovs vēl agrā bērnībā, dzīvojot pie Sventas ezera, pratis novērtēt dabas sniegtās estētiskās vērtības. Tieši tāpēc ir bijis iniciators biedrības Sventas pērle izveidei. Kopā ar saviem domu biedriem Jurijs regulē makšķerēšanu Sventas ezerā, aizsargā ūdens tilpni un rūpējas, lai tajā vienmēr būtu zivis. Pateicoties jūra darbībai biedrībā Sventas pērle, ir izdevies 2 reizes piesaistīt kaut kādas finanšu līdzekļus, lai ielaistu zivju mazuļus. Es zinu, ka ir ielaisti zandartu mazuļi, ir ielaisti zuši Sventas ezerā. Cik iespējams puiši cīnās ar maluzvejniekiem, visādā veidā reklamē ezeru, lai šeit brauktu vairāk turisti, makšķernieki. Es ceru, ka arī plāni sadarbībā ar novada un pagasta pašvaldību turpināsies saistībā ar dažādu projektu īstenošanu no zvejas fonda puses un varbūt, ka zivju mazuļus ielaidīsim vēl vairāk Sventas ezerā. Jurijs aktīvi piedalās pagasta un novada sabiedriskajā dzīvē, organizējot ikgadējās makšķernieku sacensības. Viņš ir sava ne tikai novada, bet arī savas dzimtenes patriots. Впечатления очень приятные, особенно на фоне выступления детских коллективов, когда сегодня одна мысль о том, что, как сказала госпожа Елинская, что нам надо вернуть наших людей домой. Это самое главное на сегодняшний момент. И вся наша работа для того, чтобы в Латвии стало жить лучше до такой степени, чтобы люди не уезжали, а возвращались, и чтобы мир и спокойствие всегда были на нашей земле. Наверное, награды всегда стимулируют, дают определенный импульс как в работе, так и в жизни.
И вот это стремление учить молодежь, воспитывать, чтобы, оно постоянно, но сегодня как-то чувствуется по-особому. Gada cilvēks nominācijā Lauksaimniecība Viktors Kalāns. Gada cilvēks nominācijā Lauksaimniecība ir Siekļavas V īpašnieks Viktors Kalāns. Viktors Kalāns 20 gadu garumā mērķtiecīgi un profesionāli ir vadījis Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils nodaļu. 1992. gadā viņš dibināja zemnieku saimniecību Kļavas. Daudzus gadus tās pamatnozara bija graudkopība. Viktors Kalāns ir viens no lielākajiem darba devējiem Līksnes pagastā. Līksnes pagasts ir bagāts ne tikai ar savām kultūras tradīcijām, bet arī ar uzņēmīgiem cilvēkiem. Un viens no tādiem ir Viktors Kalāns. Viņš savā saimniecībā Siekļavas V nodarbina šobrīd 14 pagasta iedzīvotājus. Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Viktoru. Aktīvi atbalsta visus mūsu rīkotos pasākumus. Un man Viktorā patīk tas, ka viņš ir enerģisks, viņš nebaidās riskēt, viņš vienmēr uzsāk kaut ko jaunu, neskatoties ne uz kādām likstām. Man ir prieks, ka arī mūsu pagastē ir šāds uzņēmīgs cilvēks, kurš apstrādā zemi, attīsta savu saimniecību un cerīgi skatās nākotnē. Vienmēr atrodoties meklējumos un neapstājoties pie paveiktām, 2010. gadā tika uzsākta piena lopkopības attīstība. Ļoti pārsteidzoši ir tas, ka Viktora Kalāna kungs ir ļoti drosmīgs ieviešot jaunās tehnoloģijas, arī mobīlos sakarus, un tas palīdz sasniegt viņam viens no visaugstākajiem rādītājiem tieši efektivitātes un ražīguma ziņā. Viktors Kalāns ir aktīvs savu pagasta iedzīvotājs un patriots, un viņš nekad neatsaka atbalstīt arī kultūras pasākumus. Viens no lielākajiem pasākumiem, kur viņš atbalstīja, bija Latgales jaunās mūzikas festivāls Mūzikas Kritvīžs, kas norisinājās 14. gadā. Tāpat arī Viktora kungs nekad neatsaka praktikantiem, ko iespēja iegūt jaunu pieredzi vienā no tādām modernākajām saimniecībām, un zināšanas tiešām praktikants, kurš izvēlas Siekļavas V, iegūst visu tādas mūsdienīgākās, un tas ir ļoti būtiski, lai mēs attīstītos iet uz priekšu. Vairāk kā 20 gadus strādājot lauksaimniecības jomā, Viktors Kalāns ir ieviesis dzīvē vairākus Eiropas Savienības projektus piena lopkopības attīstībai un tehnikas iegādei. 2012. gadā tika atklāts mūsdienīgs piena ražošanas komplekss ar karuseļa tipas laukšanas iekārtu, kas vēl joprojām ir viena no lielākajām Latgalē. Ar Viktoru Kalānu jau sākt strādāt kopā no 2003. gada, kad konsultāciju birojā bija konkurss uz lopkopības speciālistu, un no tā laika praktiski mūsu ceļi ir kustojušies. Par šo cilvēku var pateikt tiešām kā uzņēmīgu, kā enerģijas pilnu, kad tik tiešām ar saviem darbiem viņš ir savu pierādījis. To jau apliecina viņa paveiktie darbi. Gan arī saimniecība, kura ir tikai uzsākusi lopkopībā darbību pirms 4 gadiem, un uz doto momentu ir lielākā gan novadā, gan arī izslaukumi ir lielākie arī novadā, kur no vienas slaucamas govs gadā izslauc vairāk nekā 10 tonnas piena, nedaudz vairāk. Un tas jau ir sasniegums, tomēr kaut vai uzsākot tikai 4 gadu laikā to panākt. Pašlaik saimniecības ganāmpulkā ir 392 slaucamās govis un 277 jaunlopi. Ik gadu saimniecībā tiek apstrādāts gandrīz 1000 hektāru zemes. Uzņēmējs aktīvi sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, veicot pētījumus, kā arī nodrošinot prakses vietas veterinārmedicīnas studentiem. Es uzskatu, ka Viktors ir pelnījis saņemt šo godpilno balvu gada cilvēks.
saviņojums, loģiski uztraukums, pat kāds brīdis, ka tiešām ir tāds novērtējums negaidīts. Tas būs kā stimuls droši vien darboties vēl ar lielāku sparu. Jā, jo lauksaimniecības nozare ir diezgan smaga nozare ar daudziem izaicinājumiem. Un tas, protams, ka dos papildus sparu nākošiem, sasniegumiem, izaicinājumiem un darbībai. Vislielākais izaicinājums bija droši vien uzsākt šo lopkopības biznesu, jo neskatoties uz to, ka tas ir varbūt stabilāka nozare, tomēr tas lielums, apjoms, kuru es uzreiz uzsaku, jo sākumā bija ideja 100 govis, pēc tam sākam projektu 200, kamēr pabeidzam projektu rakstīt, vienojamies, ka tomēr 400 govis jābūvē, jo nav pie kā, jo kā tikai sākam rēķināt biznesa plānu, palika skaidrs, ka ar 100 ar 200 vai 200 govim neizvilksi, jo tad, tev pakaus visu laiku puš bankā, uz papēžam spiež dzīve, un tur nekā cita neiznāk, un algas vajag maksāt vispārēji. Bet arī šis cipars nav pēdējais? Īstenībā man šķiet, ka jā. Man šķiet, ka būs vēl iespēja izaugt, ja būs vēl lopkopība labāka situācija. Es ceru, ka viņa būs. Gada cilvēks nominācijā kultūra Aija Daugele. Gada cilvēks nominācijā kultūra ir Daugavpils novada kultūras centra galvenā speciāliste deju jautājumos, tautas deju ansambļa Līksme un vidējās paudzes deju kolektīva Līksme vadītāja Aija Daugele. Aijas Daugeles mīlestība pret deju ielikta jau šūpulī. 1990. gadā viņa pārņem savas mammas Irēnas Braslauskas vadīto tautas deju ansambli Līksme. 2014. gadā kolektīvs ar krāšņu koncertu atzīmēja savu 45 gadu jubileju. Abu Aijas vadīto kolektīvu augsto tehnisko un māksliniecisko varēšanu apliecina tas, ka paralēli savam ikdienas darbam un mācībām ik viens dejotājs ar prieku dodas uz mēģinājumiem, kur tiek slīpēti un spodrināti deju soļi un raksti. 2015. gads Daugavpils novada kultūras dzīvē bija īpaši bagāts ar izciliem notikumiem, kuros Aijas Daugeles radošajam ieguldījumam bija vislielākā nozīme. Aija Daugele ir patiešām mūsu Daugavpils novada dejas pavēlniece. Deja ir Aijas darba diena un brīvdiena, un ir jāsaka, ka Aija ar savu enerģiju, radošumu, dažkārt arī ar savu straujo dabu, spēj pakļaut kustībai gandrīz visu. Un mēs patiešām esam ļoti gandarīti, ka tieši Aija Daugele ir mūsu novada cilvēks, mūsu novada kultūras cilvēks, ka viņa ir radījusi tādas mūsu novada kultūras pērles kā tautas deju ansambļa Līksme, ar kuru mēs varam lepoties, un tieši šī ansambļa panākumi varbūt šogad ir izpaudušies vispilgtāk. Mēs ļoti priecājamies, ka tieši Aijas radošums, Aijas tādi radošie priekšlikumi bija par pamatu, lai šogad Višķiestrādē notiktu Latgales deju svētki vislabākajā veidā un ar vislabākajām dalībnieku un skatītāju atsauksmē. Aija patiešām ļoti dziļi izprot latviešu tautas deju, saprot tās iekšējo ritmu, tradīcijas, un pēc galvenais viņa ļoti talantīgi šo daudz deju prot ienest vai pārcelt uz katru dejotāju un uz deju kolektīvu, un tāpēc ir šie labie rezultāti. Aija Daugele ļoti profesionāli prot arī organizēt mūsu deju kolektīvu starptautisko sadarbību, un praktiski ir bijis ļoti daudz dažādu sadarbības projektu, bet tieši šis 2015. gads bija ievērams ar to, ka Aija Daugele un tautas deju ansamblis Līksme devās uz Bulgāriju uz pasaules dejas olimpiādi, un vairākās nominācijās ieguva godalgotas vietas. Tas patiešām ir liels panākums. Kopš 2011. gada Līksme pēc Aijas iniciatīvas ir paplašinājusies ar vidējās paudzes deju kolektīvu, apvienojot tautas dejai uzticīgos cilvēkus un paudzes. Vadītāja, kura ir pilna enerģijas, kura ir pilnīgi tāds enerģijas izplūdums, un līdz ar to arī mums ir jābūt tādiem pašiem, jo tikai tad, kad darbojas visi atomi kopā, ir sasniedzams rezultāts. Un Aija kā cilvēks, viņa ir sirsnīga, gādīga, un tad, kad mēs arī kaut kur dodamies, viņa vienmēr padomās arī par to, lai mēs kaut ko jaunu iegūtu, uzzinātu, ieraudzītu, ne tikai lai būtu
atbildīgi par dejas soli, par raitu dejas soli, bet arī, lai iepazītu pasauli. Ar savu darbu un pieredzi Aija Daugale iemantojusi cieņu un autoritāti Latvijas tautas dejas profesionāļu vidū. Gribētu, laikam, vislielāko paldies pateikt par to atbalstu un ka tiešām tas darbs ir novērtēts, tad man vēl tāds lielāks stimuls, vēl vairāk ir ko darīt un būs vēl. Es ļoti ceru, ka mēs vēl ilgi un ilgi vēl turpināsim ar līksmi un ar visiem pārējiem lielākos pasākumos. Gada cilvēks nominācijā pašvaldības darbs Vasilisa Pudovkina. Gada cilvēks nominācijā pašvaldības darbs ir Naujenes pagasta iedzīvotāja Vasilisa Pudovkina, kura tikai šovasar devās pelnītā atpūtā. Vasilisai Pudovkinai ir bagāta darba pieredze, kas vērtējama kā izcila un panākumiem bagāta. Dzimtajā Naujenes pagastā nostrādāti 23 gadi. Strādājot par Naujenes pagasta padomes priekšsēdētāju, viņa spēja ieviest neskaitāmi daudz jaunas radošas iniciatīvas. Vasilisas lielākā dzīves daļa ir saistīta ar Naujenes pagastu. Tur viņa piedzima, tur viņa uzauga, tur viņa arī uzsāka savas darba gaitas, un arī lielākais ieguldījums viņas dzīves darba gados ir atstāts Naujenē. Ir sakārtota visa infrastruktūra, ir izveidoti daudz jauni objekti, un mums visiem kopā ir ko atcerēties, un arī viņai ilgi paliks atmiņā tas, kas ir paveikts Naujenē. Vasilisa ir atklāts, dzīves priecīgs un optimisma pilns cilvēks. Viņa ir vadītājs, kurš dara. Viņa ir kolēģe, kur vienmēr palīdzēs, ieteiks, kā darīt. Ar viņu ir viegli strādāt. Un viņas visa dzīve ir kā grāmata. Grāmata, ko uzrakstījusi viņa pati. Vasilisas darbības laikā tika izveidots Naujenes novadpētniecības muzejs, saglabāta Slutiškju vecticībnieku sāģe ar tās unikālo vecticībnieku sētu, kura šogad projekta ietvaros tika restaurēta. Vasilisa ir likusi pamatu arī starptautiskajam tautas mākslas festivālam Augšdaugava, kura tradīcija aizsākta tālajā 1994. gadā. Vasilisa Pudovkina ir aktīva Lietišķo sieviešu kluba Olīvija biedre, kas nevienu reizi ir iesaistījusies dažādu labdarības akciju rīkošanā. Viņa ir tāds cilvēks, ar kuru labi strādāt, jo viņa ir lieliska organizātore pati, un viņa var organizēt pārējus arī. Vasilisa ir lieliskas komunikācijas prasmes. Mūsu biedrībā Daugavpils Lietišķu sieviešu klubs Olīvijā Vasilisa arī strādā vairākus gadus. Un kādu laiku viņa bija valdes priekšsēdētāja, un es secināju, ka es varu uzzināt daudz ko jaunu no viņas darba, no viņas pieredzes. Jo strādājot Naujenes pagastā vairākus gadus par pagastu priekšsēdētāju, viņa iemācījies strādāt ar cilvēkiem un faktiski var atrisināt jebkuru problēmu. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu darbībā arī. Un gribu atkārtot, kā es mācos no viņa arī. Es domāju, ka mēs visi mūsu vecumā, mēs visi mācāmies viens no otra, bet no Vasilisas es tiešām uzzināju daudz ko jaunu. Vasilisa ir tāda īpašība, ka viņa var uzmudrināt cilvēkus, motivēt un iedvesmot uz tālāku darbību. Un es domāju, ka viņi ir tiešām viena no labākiem cilvēkiem mūsu novadā. Vasilis ar sev piemītošo neatlaidību spēja panākt virkni uzlabojumu pašvaldības pārvaldes darbā, īpaši nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā. Strādājot novada domē un esot vairāk kārtēji ievēlēta par domes deputāti, Vasilisa Pudovkina īstenoja vairākas jaunas ieceres. Nozīmīgi ir tādi konkursi kā Meža un dārza dienas, Daugavpils novada uzņēmējs, Mana dzīves vide. Daugavpils novada dienu pasākumu ietvaros Vasilisa Pudovkina spēja katru gadu pulcināt arvien jaunus uzņēmējus dalībai gada tirgū. Ja man vajadzētu paraksturot viņas dzīves moto,
Tā es pateiktu tā, ka Vasilisa visu, ko dara ļoti labi. Viņas kompetences līmenis, viņa attieksme pret darbu, viņas interese pret visu to, ko viņa dara. Vienmēr izpaužas viņas arī darbos. Vai tas ir sagatavota lēmumi, vai tas ir sagatavots pasākums, vai piedalīšanās kāda sabiedriskā pasākuma vai sabiedriskā darbā. Viņa vienmēr visu dara no visas sirds. Es ar ļoti lielu cieņu pret Vasilisu vienmēr gribu pateikt, ka visu, ko viņa ieguldīja mūsu Daugavpils rajona savā laika, Daugavpils novada pašvaldība, vajadzētu būt novērtētam. Un domāju, ka gada cilvēka piešķiršana tad, kad viņa beidz savu aktīvu darbību pašvaldību, tas ir viņas dzīves nopelns. Viss turpinās. To, ko bija Naujienas pagasta padomē projekti, viņi izpildīti šodien. Es ļoti pateicīga Daugavpils novada domai, izpildirektori, deputātam, ka tieši viņi atbalstīja mūsu visiem projektam, kas ir Naujienā. Gribu novēlēt svētku dienā visiem stipru veselību, daudz idejas, enerģijas. Nekādu, lai melnu dienu nebūs mūsu dzīvē. Un labklājību, lai mūsu novads plaukt un visi cilvēki būs priecīgi, labklājīgi un mīlēt viens otru. Gada cilvēks nominācijā uzņēmēja darbība Antonijs Samburs. Gada cilvēks nominācijā uzņēmēja darbība ir Siantaris valdes priekšsēdētājs un atpūtas parka Silena direktors Antonijs Samburs. Antonijs Samburs ir mērķtiecīgs uzņēmējs, kas vada vienu no lielākajām daudznozaru kompānijām Daugavpils novadā. Firma Siantaris pamatdarbības virziens ir konditorēs un kulinārijas izstrādājumu ražošana, mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. Salīdzinot ar 2013. gadu, pērn uzņēmuma peļņa augusi vairāk nekā 8 reizes. Antoniju Samburu varētu raksturot kā uzņēmēju ar ilgstošu pieredzi. Viņš vada vienu no sarežģītākajiem un vislielāko uzņēmumu visā Dienvidlatgales reģionā. Tas ir Siantaris. Tas ir daudzprofilu uzņēmums, kas nodarbojas gan ar mazumtirniecību, gan arī ar lauku turismu, gan ir autosalons, gan arī kombināts, kur ražo konditorijas izstrādājumus. Siantaris ir pierādījis sevi kā veiksmīgāko, vienu no straujāk augošākajiem uzņēmumiem visā mūsu reģionā. Un liels prieks ir, Siantaris arī pievienojās franšīzei Elvī, un tādā veidā mums tagad novadā ir viena no labākajiem mazumtirdzniecības veikaliem. Veikalu tīkla modernizācijas nolūkos Siantaris ir kļuvis par Sia Elvi Latvija franšīzes partneri, visus saules veikalus pielāgojot un apvienojot zem viena Latvijā atpazīstama un uzticama zīmola. Antonija Sambura uzņēmumam pieder arī tādas pircēju iecienītas preču zīmes kā Mora un Jēzupa virtuve, kas veicina Latgales reģiona atpazīstamību un 2015. gadā palīdzēja palielināt produkcijas apjomu par 15%. Konditorēs fabrika Mora ražo tradicionālos smilšu cepumus, kraukšķīgās austiņas, maigas garšas cepumus franču gaumē, suvenīra rausi Daugava, kā arī daudzus citus iecienītus saldumus. Nemazāk nozīmīgs objekts ir atpūtas parks Silene. Šeit atrodas Latgalē vienīgā virvju trase Lūšu taka. Tas ir vadītājs ar pieredzi un stingru vadītāja stratēģisku tvērienu, kas redz tālāk. Par lielo vairumu cilvēku, kuriem ikdiena ir ikdiena, ja, bet vadītājiem jāredz tālāk. Ļoti augsti vērtēju Sambura kunga humoru izjūtu,
jo ja vadītājiem ir laba humora izjūta, tad tas jau ir vismaz puse no pasākuma un veiksmes. Tāpat arī viņa koleģialitāte, ka viņš vienmēr cenšas izrunāt, iedziļināties un teiksim, šo lietu tā apspriest, jebkuru jautājumu, jebkuru projektu. Kas atkal ir svarīgi, ka arī tādas veselīgas ambīcijas kā vadītājiem, ka viņš saka, nevajag špikot no citiem, līdz tam mums jānonāk pašiem, un mēs paši to varam, mums pašiem tas arī jāizdara. Antonijs Samburs ir otrais lielākais darba devējs novadā, kas nodarbina 80 novada iedzīvotājus. Sijāna Taris ir arī jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums. Vasaras nodarbinātības programmā šogad tika piedāvātas 34 darba vietas. Работать гораздо легче, потому что это очень необычно, когда тебя с чем-то поздравляют. Так вот и говорят тебе спасибо за твою работу. Когда это очень непривычно, но страшно приятно. Стимул есть? Да, есть. Я думаю, что даже за все, что не сделал, сегодня стыдно. Надо все сделать. Svētku koncertu ar dejām un dziesmām skaistināja Naujinas mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestris, apvienotais Silenes pamatskolas un Sventes vidusskolas skolēnu koris, Špogju mūzikas un mākslas skolas audzēknes Laura Gribuste un Valērija Lebedzoka, Vabolas vidusskolas folkloras kopa, kā arī Špogju vidusskolas, Lāču un Nīdzgalas pamatskolu tautas deju kolektīvi.